Šodien Ogrē notiek Latvijas Skolu sporta federācijas fināla sacensību pludmales volejbolā. 77. skolēnu spartakiāda. Reizē šis ir Eiropas skolu sporta dienas viens no pasākumiem. Tāda mums būs šajā gadā 3 Saldū, Preiros, un šis ir pirmais pasākums šeit. Pagājušajā gadā šīs sacensības nenotika sakarā ar to, ka Izrēlā ir izcinājās pasaules čempionāts, kurā piedalījās 24 mūsu valsts skolu komandu dalībnieki. Latvijas izlases komanda izcīnīja 1. vietu, zelta medaļu šajā čempionātā. Arī pārējās komandas no Daugavpils un no Ogres, Ķeguma, Ogres Gala, kas piedalījās šajā čempionātā, protams, Sigulda sasniegt labus rezultātus. Dzīvi gribu saistīt tālāk ar volejbolu, jo tas tiešām ir mans sirsniņā. Ogrē mums ir 180, bet pati es ikdienā trenēju pie 30 bērniem vienā treniņā. Vasarā trenējāmies, bija 2 nometnes, kārtīgi katru dienu, 3 treniņu dienā bija. Tā kā visu gadu, visu vasaru esam trenējušies kārtīgi, lai varam nākamā sezonu jau kārtīgi nostartēt. Patīk man ļoti mazie, ļoti patīk strādāt ar viņiem, man patīk redzēt izaugsmi viņos un to atdevi, ko viņi grib izlikt volejbola treniņos. Šogad ir 77. spartakiāda, tā kā bija ļoti zīmīgi, vismaz pieteikušās bija komandas. Kopā beigās 75 komandas, kas piedalās. Arī Latvijas čempionātā bijis, ka meitenes ir 48 un zēni 12. Sevišķi mazie zēni pamaz, bet ceram jau, ka tā popularitāte nezadīs. Bet meiteņu vidū šis, manuprāt, ir populārākais sporta veids noteikti. Ir vairākas vietas, ka 3, 4, 5 komandas no vienas skolas. Tas ir ļoti, tas nozīmē, ka ir sistēma skolā. Kāds entuziasts skolotājs ir, kas to visu tura. Bez tā nekā. Tā kā paldies visiem treneriem. Un puišiem nākamā spēle uz 3. laukuma. Ulbrokas vidusskolas 1. komanda pret Krimuldas vidusskolu. Latvijas čempionātā es spēlēju ar Renāru Augustu, bet tagad skolu turnīrā es spēlēju ar Pālu Bedekolu Ķirzaki. Ir Ogres jauniešu pludmales volejbola klubs, kur ir aptuveni 200 jaunieši, kur jau trenējās. Daudz piedalās vairākos Latvijas ranga turnīros, arī bijuši lielas uzvaras. Un Ķirzaka attīstās. Spēlēs par 1. 2. Ja zaudēs, tad pat 3. 4. Bet mēs turam mīkšķi, tāpēc mums ir lieliski atbalstīt. Kāpēc viena spēle normāli dzīves? Ar lieliskiem panākumiem meitiņas ir tik ļoti stabilas, tik koncentrējušās, tik vienu otru atbalsta, kad es varu būt tikai palīgs. Viņas izdara pilnīgi visu. Es esmu 1% no visu tā. Es varu tikai aplaudēt un priecāties un pateikt to, ko es redzu. Meitenes ir kolosāls. Abas 2 Loreta ar Mariju. Šito mums deva sacensības. Настя Кравченко Самойлова, mūsu skolas skolniece bijuša. Tad atbraucam pierādīt, ka mūsu skola ļoti labi spēlē pludmales volejbolu. 3. vieta Ķeguma vidusskola. Un trenerīts arī kopā ar savam veidēm uz apbalvošanu. 2. vieta Smiltenes vidusskola. Un 1. vieta Krimuldas vidusskola. Pēc tam trenerus arī.
Trešā laukuma spēlēs par 3. vietu un uz 4. par 1. vietu. 1-20. Tātad 2-3, 1-2-3. Ģegum komandā. Trešā vietā Klaus Beļakovs Ceimers un Artons Žoržīgs. 2. vietā Ulbruks vidusskolā Renārs Augusts un Emīls Bebris. Un Ķeguma vidusskolā 1. vietā Roberts Mazais un Otto Morozovs. Treneri ir tūmā, drīkst nākt uz bildi. Sīvākie pretinieki noteikti bija finālā. Jā. Ulbruks vidusskola. Es vismaz pieļāvu pie sevis uzņemšanas. Tā man kliboja šodien. Jā, bija mums dažs nesaskaņas. Tā jau viss bija labi. Tas teikt, spēlēkais ir pieaugušo tīklu. 1. laukums. Un uz 2. laukuma Daugavpils Zinātņu vidusskola pret Smiltenes vidusskola. Es volejbolu spēlēju 7 gadus. Bez zāles, nevis pludmales, bet zāles volejbolu. Es drīz pabeigšu volejbolu skolu un pēc tā, es domāju, ja es studēšu, tad... Kurā komandā tu spēlē? Pie Viktorijas Korbutas. Kā jums veicas? Mums veicas labi, mums ir apvienotā komanda ar Deveikusu. Mums ir parasti 1. vietas Latvijā. Reiz spēlēsim kopā, jā. Tu no kurienes dalījāties? Es esmu no Agatskalnas gimnāzijas, arī Rīgas. Arī no volejbola skolas? Jā. Tikai citas komandas. Pagājuši gadu gan mums mazliet nesagāja, bet dabūjām, diemžēl 2. vietu. Pirmajā posmā bija visas uzvaras. Daugavpili 3 reizes uzvarējām, bet, kad bija spēle pa 1. vietu, zaudējām un dabūjām 2. vietu. Augšā! Es 6. vidusskolē. Uz priekšu nolieciet. Un apsēties. Mēģini apsēsties. Jā, un uz priekšu. Obligāti pirms un pēc vajag piesildīties un atsildīties. Ogres valsts gimnāzija. Mums ir 6 komandas. Viņām ir 1 uzvara, 1 zauda. Pirmais vien. Bišķiņ pietrūkst treniņa, bet sen nav spēlēts vienkārši. Katrā treniņā ir jāiesāk ar lēcieniem, piepupieniem, pietupieniem. Mazais krosiņš, mazais mēs domājam kādi 800 metri, nekas daudz. Jā. Tā kārtīgs fiziskais un tad kārtīgs darbs pie tīkla un spēles. Vieni! Divas uzvarētas! Un uz 4. laukuma Ogres tehnikuma 2. komanda pret Smiltenes vidusskolas 1. komanda.
Viņi svinēja. Tas nekas. Būs. Pret Ogres valsts gimnāzijā. Labs. Pirmā sēta tev, ja? Jūs pa zeltu, jā? Oj. Mal. Ar punktiņiem vilkām klāt, un tad jau cerīgi parādījās. Man bija tā sērija, un tad mēs pievilkām. Jā. Paldies organizatoriem un skolotājiem, ka mūs atveda šeit. Un skolai par sponsorēšanu, protams, Rīgas Franču licejs. Jā. Labi jau. Vidusskolu grupā Āgenskalna valsts gimnāzijas komandai Ancei, Selmai un Līvai Eglei. Otrā vietā Daugavpils zinātņu vidusskolām Jūlijai Fjodorovai un Jeļizavetai Izzatovai. Pirmā vietā Rīgas Franču licejs meitenēm Martai Vilderei un Esterei Liepai. Vēl viena vieta. Vidusskolu grupā džekiem. Rīgas Franču licejas komandā Gustavs Druska un Dāvis Fribergs. Otrā vietā Āgenskalna valsts gimnāzijas komandai Ansim un Jānim Dobeļiem. Un pirmā vieta Rīgas Angļu gimnāzijas komandai Oskaram Kilkam un Ernestam Gultmanim. Pirmā vieta 77. Spartakiādē volejbols vidusskolu grupā. Un ja viss sastāsies kā vajag, nākošajā gadā atkal tiksimies.